Sveiki! Tātad īsti par vilnas ķemmēšanu. Kas tas ir? Kādēļ ķemmēt vilnu? Man šeit ir mazs paraugs, diezgan savēlusies un arī netīra vilna. Vilnā var būt sienas, smiltis, akmentiņi un arī vēl šis un tas. Tātad mēs ķemmējam vilnu, lai varētu vienkāršāk ar to strādāt. Mēs vienkārši izķemmējam vilnu un arī no tās izkrīt diezgan daudz gružu. Taču es uzreiz teikšu, ka nevajadzētu strādāt ar netīru vilnu, jo smilgu sēkliņas un sienas un viss kas cits nav tik viegli dabūjama ārā. Parasti šis tas izkrīt ķemmējot, tad vērpjot vai filcējot, un tad galu galā arī atdot kaut kas izkrīt. Tātad es lietoju šos te susekļus, tas ir firma Luet. Tie ir jauni susekļi vai ķemmes. Esmu jau uzlikusi uz ķemmes diezgan daudz vilnas. Vilna var pārkarāties pāri. Un tad es sākšu ķemmēt. Es ķemmēju sākot no apakšas, maz pamazām, jo, ja ķemmes saliek pilnībā kopā, tad ir ļoti liela pretestība un arī ļoti grūti tad paķemmēt. Jāpiebilst, ka adatiņas šiem susekļiem ir ļoti asas un sākt vajag uzmanīgi. Savādāk var dabūt skrāpējumus sākot no pirkstiem līdz pat elkoņiem. Jautājums par to, cik ilgi ķemmēt vilnu. Un es uzreiz piebildīšu, ka es neturu īpaši šādi šim gadījumam. Es parasti turu vienu ķemmi šajā rokā un otru ķemmi šādi, gandrīz pretēji. Un tas prasa diezgan lielu enerģiju. Ja vilna ir tīra, nav eļļaina vai arī ar lanolīnu, taukaina tā teikt, tad pietiek vilnu izķemmēt varbūt 3 līdz 5 reizes. Tas ir pilnībā atkarīgs no vilnas kvalitātes. Piemēram, šī te ir 3. reize. Stulu beigšu ķemmēt. Pārsvarā visa vilna tagad ir nonākusi uz 2. ķemmes. Un to, kas ir palicis pāri, es vienkārši uzlieku uz 2. ķemmes. Un tad, ja vilna izskatās ok, tad mēs noņemam vienkārši no šāda te. Ja ir domāts vērt, tad var satīt kūlīti. Ja ir domāts filcēt vai darīt kaut ko citu, tad vilnu var atstāt tādu pašu. Un vilna ir kļuvusi gaisīga un ļoti piemērota jebkādam darbam. Tad tas bija īsumā par vilnas ķemmēšanu. Jāpiebilst, ka pārsvarā to darīja senos laikos. Mūsdienās to dara mazāk, bet dara. Paldies!